Sveicināti, cienītās dāmas un godātie kungi! Šodien pastāstīšu jums stāstu no BG Suite salona dzīves. Gribēju izmest ārā savus kurpes. Karls Santos, protams, kā gan cits, kaut kā 3,5–4 gadi nesāja. Pašam liekas, viss kurpes ir beigtas, jāmet ārā. Mans kolēģis turkams saka, vecīt, nu nemet ārā, es reāli viņus restaurēšu, uzpulēšu, atjaunošu un varēšu vēl nesāt ilgi un dikti. Tāda nu šajā sižetā nākamajā par to, kādus brīnums māk radīts mans kolēģis Surkans. Paldies, Nauri! Sveicināt dāmas un kungi! Šodien es ierunāšu live režīmā to, ko jūs redzēsiet savos ekrānos, to, ko es šodien esmu uzfilmējis. Tagad jūs redzat kurpes pirms padarīta darba, un es domāju, ka tāds kurpes, protams, gribētos izmest prom. Tātad šodien darbam vajadzēs apavu ielikņus, kā arī renovacionālu līdzekli no sapfīra, tāpat arī pulēšanas līdzeklis krēm 1925 un cietais vasks. Abi divi pēdējie līdzekļi ir priekš pulēšanas. Protams, lupatiņa un apavu birste. Pirmais solis būs ielikt apavu ielikņus, tātad viņi iesūc visu mitrumu, kas ir sakrājies iekšā, un iztaisno kurpi. Nākamais solis būs kārtīgi iztīrīt kurpes no visiem netīrumiem un putekļiem. Arī zoli var satīrīt, jā, tātad pilnīgi visu. Pirmais līdzeklis būs tas Renovacior, viņš nav ar pigmentu, tātad viņš tikai dziļi baro kurpes ādu. Tātad paņēmam šitādā veidā un vienmērīgi uzklājam uz kurpes virsdaļu. Tātad vajadzēs 3 minūtes, lai kurpes pastāv, lai līdzeklis iesūcās ādā un izžūst. Bet, protams, kaut kas paliks arī pāri, tātad daži ņem un uzklāj pārāk daudz, un to lieko līdzekli vajag iztīrīt. Un jau pēc pirmās procedūras mēs jau redzēsim rezultātu, bet tas nav viss. Otrais līdzeklis būs līdzeklis ar pigmentu, kas drusciņ krāso kurpi, atjauno, tātad noņem visas skrāpējumus, kurus mēs esam izdarījuši, un pēc uzklāšanas atkal atstājam uz 3–5 minūtēm. Atnākot atpakaļ, mēs atkal iztīrim visu to, kas ir lieks, un mēģiniet tātad vienmērīgi uzklāt to līdzekli. Jau varam redzēt rezultātu. Bet tas arī nav viss, tātad ir trešais solis, un trešais solis ir cietais vasks, kas arī pulē, viņš arī ir ar pigmentu. Ļoti uzmanīgi neuzklājiet viņu kaut kādā tādos lielos gabalos, kāds jūs pasauc, jūs aizgājāt projām, jūs atnāksiet atpakaļ, pēc tam paliks tāds dublis uz kurpes, tātad vienmērīgi vispirms uzējam to visu līdzekli augšā, un tikai tad varam kaut kur aiziet un atnākt atpakaļ. Nekādā gadījumā neatstājiet tādā veidā. Arī ādas, tātad arī kurpes zoli varam uzsmērēt ar to līdzekli, lai jau zoli izskatās skaistāk. Šīs te procedūras ir kā meditācija, jā. Nu, varam redzēt, kā tas bija un kā tas palika. Man liekas, ka daudz skaistāk, un es teikšu tā, ka toši nevajadzēja tās kurpes mest miskastē, un es domāju, ka Nauris vēl gadu varēs nesāt viņus. Nu es taču teicu, ka mans kolēģis Surkans māk reāli radīt brīnums. Vēl viens stāsts no BG Suite dzīves, kāds klients atnes mums savus apavus uz restaurāciju, un pēc restaurācijas es vienkārši apavus ieliku starp jaunajiem apaviem un teicu, jūs apavus stāv stendā. Un jā, tā bija, ka viņš vienkārši nevarēja atrast, jo viņi izskatās kā jauni. Te nu ir tas stāsts. Tātad pirmais. Mēs piedāvājam šādu pakalpojumu, restaurējam fantastiski jūsu vecos apavus, un mums ir pieejams liels un plašs sortiments no franču zīmola Safīra, ar kuru palīdzību var šos brīnumus radīt. Tā kā lai jums forša diena, un viss mūsu produkti ir pieejami mājaslapā, kā čukst mans dārgais kolēģis. Tā kā lai jums forša diena, lai jums viss izdodās, un tiekamies jau nākošanai. Čau!